Telija, valdības un korupcijas alianse. Kā bija pieteikts, es runāšu šodien par tām problēmām un to situāciju, kas mums ir saistīta ar telekomunikācijām un to, ko sauc par privatizācijas pabeigšanu. Visi redzams, jā. Šeit ir vairāk cilvēki, kas man pazīst ilgu laiku un zina, ka 2009. Gada es akcentēju to, ka Nacionālo resursu institūts ir par nacionālo resursu saprātīgu izmantošanu vairošanu un pret resursu iztirgošanu. 2011. Gadā mums pat bija liela konference iztirgot vai saimniekot. Un es atradu citātu, kas perfekti raksturo situāciju, kas ir patreiz. Ir procesi, kas notiek tagad, un kuros ir pietiekami daudz divvainību. Ir procesi, kuros un apturami loģikas trūkums un melu plūdi konkurē tikai un vienīgi ar slepenību. Tie ir valsts īpašuma izpārdošanas procesi. Diemžēl šī situācija bija aktuāla pirms 5 gadiem un ir aktuāla šodien. Tas, kas mums dotajā brīdī tiek izplatīts masveidā un jo aktīvāk ir dažādi pēdiņas ekspertu, gan amatpersonas, gan tiek rīkotas diskusijas, gan tik pēc pāris dienām parādās publikācijas par to, kā ir beidzot jāpabeidz telekomunikācijas nozares privatizācija, kā pārdot valsts daļas Telijas Sonerai starptautiskam uzņēmumam ar labu, ar izcilu reputāciju. Ka tas ir principā tas variants, tas pieejamais variants, tiek gatavots tagad privatizācijas priekšlikums, kā jūs zināt. Un būtība ir tāda, ka šis vēstījums ir, es teiktu tā praktiski visos punktos, diemžēl ir maldinošs. Jo pirmkārtām noklusēts, kā process, kas notiek, nemaz nav privatizācija. Un otrs, kas noklusēts, kā Telijas Sonera nemaz nav uzņēmums, par kuru var runāt, kā tam ir laba reputācija. Ja mēs varētu paformulēt precīzāk to, kas notiek, tas būtu pasakāms tā. Valsts uzņēmums ar lielākā kukuļdevēja reputācija kaimiņu valstīs vēsturē mēģina iegūt citas kaimiņu valsts strateģisko uzņēmumu. Telija Sonera pirmkārt nav privāta uzņēmums. Telija Sonera ir valsts uzņēmums. Sorry about this. Sorry. 40% piedar valdībām, 37% Zviedrijas, 3% Somijas. Un nākamais lielākais akcionārs ir pensiju fondi, tur vairāk pensiju fondi, kur procenti ir mazāk par 2%. 1,7 mums leja. Vai valsts daļu pārdošana kaimiņu valstī vispār ir privatizācija? Manuprāt, privatizācija kā ideja nozīmē, ka valsts manta pāriet uz privātām rokām. Tas, kas notiek šeit, notiek tas, ka Latvijas valsts daļas grib pārdot kaimiņu valsts uzņēmumu. Piemēram, teiksim, Latvijas, Lietuvai, piemēram, vai, teiksim, Krievijai vai Zviedrijai. Man liekas, ka tur nav starpība. Šeit vispār nevar runāt par privatizāciju. Otras lietas, kas ir svarīgi. Ir svarīgi, ka tas, ka ne tikai pieaicinātie atkal pēdiņās pateikšu eksperti. Saka, lēmumu par privatizāciju taču ir pieņemta pirms 20 gadiem, mums vienkārši tas process ir jāizbeidz. Bet par to runā amatpersonas, par to runā valsts amatpersonas un par to runā ļoti augsta līmeņa valsts amatpersonas. Vai tik tiešām valsts amatpersonas nesaprot jēgu vārdām privatizācija?
iedomājieties, ka tas būtu pietiekami smieklīgi, kā iznāk, piemēram, Straujums kundze un pateikt, ziniet, es uzskatu, ka pārdot mūsu Latvijas valsts daļas Zviedrijas valsts valdībai, un tas ir tas labākais variants. Otra lieta, un tā ir tā pamatlieta, un es varu pateikt, ka tad, kad es iegūšu šo informāciju, es vienkārši biju šokēts. Tas ir runa par reputāciju. Aha, tagad mēs mēģināsim te kaut ko nospēlēt. De avslöjar Uppdrag granskning att Telia Sonera i hemlighet samarbetar med diktaturerna i Uzbekistan, Kazakstan. Oi. Jā, tu varēja dzirdēt. Telia Sonera, diktatūrēm, Azerbaidžāna, Uzbekistāna. Jā, mēs pamēģināšu teikt. De avslöjar Uppdrag granskning att Telia Sonera i hemlighet samarbetar med diktaturerna i Uzbekistan, Kazakstan, Tadzjikistan, Azerbaijan, Georgien och Vitryssland. Mord, oligarker, dödshot och begravningskransar som lämnas utanför porten. Skandalen som rullas upp har allt. En ny bok om affären sätter nu fokus på det politiska spelet. Hur huvudägaren, den svenska staten, kom så lindrigt undan. Välkommen Patricia Hedelius. Det här är din nya bok, Telia, alliansregeringen och korruptionen. Just det. Hur kom det? Jā, protams. Tas, es neparvaldu Ziedu galvu, bet es uzduros uz šo informāciju. Un tas, kas tur ir pateikts, Zviedrijas sabiedriskās televīzijas raidījums, kas ir pētnieciskā žurnalistika, vēl 2012. gadā atklāja Telia Sonera slepeno sadarbību ar diktatūrām vairākās valstīs, Krievijā, Uzbekistānā, Kazahstānā, Tadžikistānā, Azerbaidžānā, Grūzijā, Baltkrievijā, šobrīd pievienojas vēl Kambodža un Nepāla, kopumā apmēram gandrīz 10 valstis. Teksts, kas tur ir, viņš skan tā: asinis, oligarhi, naves draudu un bēru vainīgi. Skandāls ir pilnā sparā. Šī intervija ir pagājušajā gada rudenī, kur žurnālisti no Svenskā Dagblāta uzrakstīja un publicēja grāmatu. Šis grāmatas nosaukums ir Telia, valdības un korupcijas alianses. Un arī tagad Zviedru laikrakstā šajā sērijas tiek publicēts raksts par to. Grāmatā, protams, ir es varu pēc tam iedot tādu noformēt, jā, tā ir tumši. Ir pateikts, ir materiāls, tas materiāls ir ļoti plašs, tas vēl grāmata, kur ir skaidrs, ka šis uzņēmums Telia Sonera vienkārši ir korupcijas pēdējais. Saistīts ar Krievijas kompānijām, ar riska stratēmiju, ar Rusku, Krievu, ar Putinu draugiem, Friedmanu. Un šeit ir pietiekami daudz informācijas. Tagad, Telia Sonera ir tāda schēmu fantastisks izdomātājs. Piemēram, Azerbaidžāna. Instead, the company close to the president took the whole privatized share. The other partners opted out of the lucrative deal. Why? Well, that's a mystery. On top of that, those murky offshore companies found a way to avoid paying anything at all for it. Telia Sonera agreed to finance the deal. So those Panamanian companies close to the president never put up any money at all. Then it repaid the loan to Telia Sonera over 3 years using the dividends it would earn from its increased ownership. In return, the Panamanian companies would agree to make sure that Telia Sonera would get all of the licenses it would need to operate its phone system. To add agreeing to this deal, Telia Sonera ignored the interests of its investors, its stockholders, and the people of Sweden and Finland. It pretty much gave away all those potential profits. Former police investigator who looked at the paper trail of this scheme says this could be the biggest bribe ever in Sweden, and maybe the biggest in the history of Europe. The first reporter to look at this deal was Hadija Ismailova. Because of that, she ended up in prison. As she put it, they threw me into jail to prevent me from telling this story. It didn't work, though. The story got out.
pateikšu to būtību, kas ir šajā fragmentā. Noslēgums ir par to, ka žurnālisti, kas atmaskoja šī darbības Azerbaidžānā, tika ielikt cietumā, lai šī informācija vispār netika izplatīta. Izmeklētājs nosauc šo lietu par lielāko upurdošanas skandālu noteikti Zviedrijas vēsturē un iespējams visas Eiropas vēsturē. Un tur vienkārši parādīta schēma, kā tas notika. Tas apmērs, kas šajā tēmā tieši jau mēs runājam par Azerbaidžānu, ir 1,2 miljārdi. Jā, man jāatvainojas, mēs tehniski, diemžēl, pateicoties tam, ka elektrība atslēdzās, neesam tik perfekti, kā es to plānoju, bet ko var darīt. Pamēģināsim šo. Tā. Jā, tā kā es pieslēdzu internetu caur savu telefonu, iespējams, viņš nebūs tik ātrs. Tas ir Bloomberg. Sakamies, tā ir reklāma. Pat šī reklāma pat attiecas uz šo tēmu. Bet, nu, jā. 15 minutes ago saying that you're shorting Telia Sonera. That stock price is down. Why are you shorting? Well, we're shorting it because it's known that this company, which is a mobile operator in Northern Europe, as well as the stands, Kompānija, kas it's known that it has some problems, but the problems are actually far worse than investors seem to understand. And this relates to widespread corruption that had occurred in pretty much every single one of its markets, which was operating in Central Asia. Katrā no tirgiem, kur strādāja Telia, ir korupcijas skandāls. Tas ir tas, ko viņš saka. Kā investoriem bija ziņa par to, kā problēmas kompānijai ir. Bet patiesībā ir krietni lielāka tas problēmas. Jo katrā no tirgiem, kur operēja, katrā no tirgiem ir korupcijas skandāli. Let's back that up. So, of course, we haven't independently verified. We've also spoken to the spokesperson of TeliaSonera. He says they're trying to be as open and transparent as they can on all issues. Well, I really take issue with that, and that's part of the thesis here with the short of Telia. And Telia, I presume, has much better information about what has transpired than it's given the markets. Viņš saka, ka Telia noteikti ir krietni vairāk informācija nekā viņa stāsta. We have a list of payments that were made in numerous countries. Breaking news, jā. Un viņš saka, bet jums ir kādi pierādījumi? Viņš saka, mums ir saraksts ar pārskaitījumiem, kuriem vispār nav nekādas biznesa loģikas. Iesim. Muddy Waters research ir 37 lapas pušu dokuments, kurā ir pateikts, ka TeliaSonera maldina par savu finanšu situāciju. TeliaSonera financial statements are misleading. Tas, es domāju, ka savādāk nevar pārtūkot. Un kur ir pateikts, ka kompānijai ir trīs svarīgas problēmas ar naudas plūsmu, kas apgrūtina spēju izmaksāt dividendus un maksājumus kreditoriem. 37 lapas pušu biezs dokuments, tas dokuments ir manā datorā un viņš ir brīvi pieejams internetā.
kopumā ap 2,5 miljārdiem ir tie draudi, kas Teliai Sonarai būtu jānoraksta, pateicoties kukļošanas skandāliem, gandrīz 10 valstīs. Un eksperti, kas ir Muddy Waters Research, viņi domā, ka aptuveni var pazaudēt 33% no naudas plūsmas. 33% no naudas plūsmas. Man liekas, ka tas ir iespējīgi. Un šīs ir 11. februāris. Šī pats vienkārši tagad plāna. Transparency International pasaka, jā, Zviedrija kā valsts, tik tiešām ir kā valsts teritorija, korupcija ir ļoti augsta. Tas ir, nevis kā es saku, nav korumpēta, viņi ieņem 3. vietu. Bet, ja mēs runājam par to, ko dara Zviedru kompānijas ārvalstīs, viņi brīdina par to, ka tur ir ļoti augsta korupcija. Teliai Sonera korupcijas lietas izmeklē 4 valstīs. ASV, tā skaitā ASV Tieslietu departaments un ASV Vērtspapīru un biržu komisija. Tas ir tas, kas kā fuktūs. Izmeklē Nīderlandē, izmeklē Šveicē, izmeklē Zviedrijā. Par kukļdošanas epizodēm un naudas atmazgāšanu gan bijušais pēc republikās, kas ir Krievija, Azerbaidžāna, Uzbekistāna, Taģikistāna, Kazahstāna, Baltkrievija un vēl vairāk pievienojas. Vienkārši tur, es domāju, ka tagad jau ir vairāk informācijas. 14. janvārā 16. gadā ir Bloomberg informācija, ka Teliai Sonarai jau ir jānorāksta 844 miljoni par gadījumu, kas ir saistīts ar Uzbekistānu. Un par 90% kopš ASV pasludināja to, ka viņi veic izmeklēšanu, nokrīt Teliai Sonaras cena. Nu, tagad jāpaiet pie jautājumiem. Tas vēstījums, ko es pašā sākumā pateicu, kā tātad tiek gatavota privatizācija, faktiski turpināt vai pabeigt privatizāciju. Un kur ir pilnīgi loģisks variants, kā to veikt amatpersonas un eksperti, ka to ir skaidrs, ka jāpieno uzņēmumu, Zolīts, ar augstu reputāciju, ar perfektu reputāciju, izcilu reputāciju, uzņēmums Teliai Sonera, ka tam tas mūsu valsts daļas jāpārdod, ir, manuprāt, ir maldinoši. Manuprāt, mums jāuzdod jautājumu, kāpēc Latvijas amatpersonas šādas lietas rekomendē, kas pēc būtības ir iztirgot Latvijas ļoti svarīgu strateģisku, teiksim, nozari kompānijai, kur absolūti ir korupcijas perēklis. Man jautājums ir arī tāds, es nesaprotu, kāpēc šī informācija vispār tiek noklusēta. Es saprotu, ka tas būtu ļoti smieklīgi, kā, piemēram, ekonomikas ministrs vai privatizācijas aģentūras vadītājs, kas gatavo šos priekšlikumus. Iziet un teikt, ziniet, es uzskatu, ka tas labākais variants, kas Latvijas valstī ir pārdot daļas Teliai Sonarai. Paņemt mūsu līderus, telekomunikācijas apvienot un pēc tam pārīt. Un Teliai Sonarai, ziniet, tas ir Zviedrijas valsts uzņēmums, kas ir kauna traips Zviedrijai visai, ar kuru ir saistīti kukļdošanas skandāli 8 valstīs, un kur izmeklē 4 valsts, ASV, Nīderlandes pašā Zviedrijā. Un mums tas ir izdevīgs darījums. Manuprāt, tas vienkārši ir kaut kas, par ko es vienkārši nevarēju klusēt. Svarīgākais, kādus jāizdara, kādiem jābūt secinājumiem. Tad, jā, Teliai Sonera kukļoja katrā no tirgiem, kā teica Bloombergā, kur viņi strādāja Centrālajā Āzijas un bijušajās PSRS republikās. Tad, manuprāt, pirmais solis, kur būtu, es uzskatu, kā vispār runa par to, ka mēs tagad varētu pirms izmeklēšana noslēdzās, starptautiskā izmeklēšana noslēdzās,
ka mēs vispār varētu izskatīt pat jautājumu, ka mēs varētu pārdot šīm uzņēmumiem mūsu telekomunikācijas uzņēmumu daļas. Es uzskatu, ka tas neapspriežams jautājums. Punkts numur 1. Punkts numur 2. Jo tas absolūti ir vienkārši kaitniecisks Latvijas interesi. Punkts numur 2 ir tas, ka mums ir jāpārbauda šeit visi darījumi, kas ir saistīti ar Tele2Sonera. Un ja mēs atceramies, ka tajā brīdī, kad bija tā saucamā privatizācija, Tele2Sonera šeit ienāca caur, kā to sauc, starpnieku firmu, nosauksim tā. Un jautājums, kāpēc? Atcerieties, Telex Communication. Ja? Mums ir, es esmu pārliecināts, ka mums šie visi darījumi atkal vajag pārbaudīt, vajag apskatīties, kā ir gājuši naudas plūsmas, jo informācija, kas tajā skaitā ir Wikileaksā par šiem darījumiem, kas ir saistīti ar Tele2Soneru, jo ASV ļoti daudz ir izpētījušos schēmas. Schēmas, atkārtojas, mums jāapskatās, vai tādas schēmas nav bijušas Latvijā. Tas, kas man, liek būt ļoti tādām bažīgām, un man liekas, ka tas ir reāli ļoti aizdomīgi. Kā jūs atceraties, ka vienīgais iemesls, kāpēc tika iedots monopols, bija attīstīt infrastruktūru laukos. Tas bija vienīgais nosacījums. Es atceros, es tajā brīdī biju valdībā. Jo tas bija vienīgais, kāpēc iedeva monopolu. Tāpēc, kā būvēs laukos. Kāds bija iznākums? Laukums infrastruktūra netika sabūvēta. Un tāpēc vajadzēja miera izlīgumu. Un tad Latvijas valsts noslēdz mieru izlīgumu. Un ziniet, kas liekas absolūti nepareizi kontekstā ar to korupcijas skandālu, kas ir Tele2Sonerā, ka visi šī miera izlīgumi ir noslēpti. Manuprāt, visi šie dokumenti ir jāatslēpamo, lai arī par šo valdību nekristu korupcijas ēna. Un, manuprāt, ir jāveic mūsu Latvijā ļoti nopietna izmeklēšana, kas ir saistīta ar šīs kompānijas darījumiem. Jo šī kompānija ir, es nezinu, kāpēc man iespējams, ka tas kaut kā tālāk, bet būtība ir tāda, ka jā, šie uzreikini, jā, šie draudi ar naudas plūsmu attaisnosies, tad tas Tele2Sonera varētu būt bankrots ne tikai no, teiksim, tēla viedokļa vai reputācijas viedokļa, kas, manuprāt, jau gandrīz kā fakts ir, bet arī varētu būt bankrots no finanšu viedokļa. Pazaudēt 33% no finanšu plūsmas. Un tie miljārdu uzrēķini, kas varbūt, kas būtu jārēķina zaudējumus. Tagad pie, teiksim, tā pozitīvas lietas. Es vispār nesaprotu, kāpēc būtu jāiztirgo mūsu nākotni. Tas jautājums, kāpēc es vienmēr esmu par to, lai uzņēmumu, kas nespēju, kā būtu šī Latvijas piederība saistīti, jo Latvijā ir dotajā brīdī ļoti daudz problēmas. Lielākā problēma ir tā, ka 32, es atkārtoju to praktiski katrā, tad, kad man kāds klausās, pa 32 samazinās bērnu jauniešu skaits, un tas ir draudz Latvijas kā valsts izdzīvošanai. Un man ļoti žēl, ka to ļoti maz runā, bet šodien temats ir cits. Situācija kāda, ka mums mēnesī ir 175 miljoni eiro negatīvā tirdzniecības bilance. 175. Piemēram, kultūras ministrijā gada budžets ir 131 miljonus. Tad 175. Gadā tas apjoms ir pār 2 miljārdi. Šāda situācija tā kā, saka, oficiālajā ekonomisti, nav ilgspējīga. Jebkurš uzņēmums, kas nespēj to izvērstīt, ir absolūti svarīgs. Es nerunāju par to, ka, ja mēs runājam par telekomunikācijām, ka, protams, ka tā ir ļoti perspektīva nozare un ļoti svarīga nozare. Un tāpēc, jebkuras darbības, kas pavājina Latviju šajā ziņā,
Un es gribu pasvītrot tieši ilgtermiņā. Jo ilgtermiņā mēs vēlamies, lai cilvēkiem ir pensijas. Un mums jārūpējas pirmām kārtām, lai pensijas ir Latvijā, nevis Zviedrijā. Kā šis izcils saimniekošanas piemērs, kas ir tikko noticis, ir Citadelas afēra. Jūs zināt, kā uzņēmums pārdot par 2 gadu peļņu, kas ir pilnīgs absurds no jebkuras ekonomikas loģikas. Tas, kas visu laiku dod ienākumus, to mēs atdodam, lai ienākumi ir citām valstīm. Tas pilnīgs absurds ir. Vēl viens tajā gadā konferencē. Šeit pat bija cilvēki, kas tur bija klāt. Tas ir Mortens Kalavīgs. Mortens Kalavīgs ir cilvēks, kas labas pārvaldes prakses principu OECD organizācija ir viens no līdzautoriem, un viņš skaidroja, kāpēc valsts uzņēmumi Norvēģija netiek privatizēta pilnībā. Jo valsts uzņēmumiem, valsts daļām uzņēmums jānodrošina pirmkārt vadošo kompaniju nacionālā piederība. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tāpēc, ka, ja, piemēram, mums ir tāda valsts, es nezinu, kā Lietuva, bet tur visas kompanijas vadošas pieder, piemēram, Krievijai, tā ir problēma. Un tas pats, ja mēs runājam, piemēram, ja ir tāda valsts kā ASV, bet visas kompanijas, kas tur strādā pieder, nezinu, Japānai, tā ir problēma. Tas pats ar Latviju un tas pats ar Norvēģiju. Tas jautājums ir svarīgs. Otra lieta ir svarīga, ja būtu kontroli pār nozīmīgiem valsts resursiem. Telekomunikācijas infrastruktūra pilnīgi skaidrs, ka ir nozīmīgs valsts resurss. Uzņēmumi piederīgs stabilitāti. Nu, tas ir tas jautājums ir tāds, ka uzņēmumi var, ja viņi vienkārši visu laiku pārpārdot. Ekonomikas ilgtermiņa izaugsme ir ļoti svarīga, jo caur valsts daļām uzņēmumos ir iespēja nodrošināt valsts ilgtermiņa ekonomikas izaugsmi, industriāla attīstībā un ražošanas nodrošināšana valstī. Tas pēdējais punkts ir saistīts ar to diagrammu, ko es rādīju pirms tam. Par to negatīvo tirdzniecības bilanci. Ja mēs nespējam kaut ko radīt valstī, kas ir vajadzīgs citiem, un nespējam to pārdot, mums visu laiku krājās mīnus. Un ja tie mīnus ir 2 miljārdi gadā, tā ir milzīga problēma. Noslēdzot, elektrība ieslēdzot, ne? Pārbaudīšu. Noslēdzot, to, ko es šeit stāstīju, varbūt es atvainojos vienkārši. Man ne tikai emocionāli kā jums, es uzrakstīju atklātā vēstuli ministru prezidentam Kučinskim, valsts nozagšana procesā un plānā, ja valdības un korupcijas alianses diktē dienas kārtību jaunai Latvijas valdībai. Tas, kas man biedē, ne biedē, bet nav. Tad man ir lūgums vienkārši katram atstāt e-pastus, un es vienkārši to tekstu, ko jums pārsūtīšu, kas ir šeit. Tas nav varbūt tikai emocionāls, bet tas, kas man es vienkārši redzu, ka situācija atkārtojas, kas bija 11. gadā. Jo man ir informācija, ka tiek gatavotas slepenas tikšanās ar televizoras pārstāvjiem, valdības pārstāvjiem. Un vienkārši tādas tikšanas tiek tagad gatavotas. Es domāju, ka jebkuras darbības, kas saistīts ar šo kompāniju, tam visam darbībām ir jābūt absolūti caurspīdīgi. Varam atbildēt uz jautājumu. Jā, šajā materiālā arī ir norādes un ir linki uz tiem materiāliem, ko es rādīju. Var apskatīties. Faktiski to materiālu ir ārkārtīgi daudz. Jautājumi? Cik es sapratu, Ivars Bušmans Latvijas avīzes, cik es sapratu tie, sākamies skandāli Azerbaidžānā, Kazahstānā, kas tur vēl tie pirms pāris gadiem iepriekš bijuši izskanējuši. Būtībā tā ir notērēta nauda. Tas, ko jūs tagad minējāt, ar
cipariem, ja, teiksim, attiecinot to naudu, kuru būtu hipotētiski viņi izņemt no šodienas apgrozījuma, jā, pieņem varbūt tikai 33% salasās. Viņi jau reāli izņemt no apgrozījuma, jo sevi atpelnījusi. Nē. Runa ir par to, ka ir notiek starptautiska izmeklēšana, un tā starptautiska izmeklēšana nav beigusies. Ja, un tas, kā ir kaut kuri, piemēram, tas uzreiķins, ko es rādīju, kā 844, ja, tas ir fakts, tas jau nocīts fakts, un tā tālāk un tā projām. Bet šeit runa ir par to, ka ja mūsu partneris ir uzņēmums, kur praktiski katrā no tirkiem, kur viņš darbojās, ja, viņš ir iesaistīts ar korupcijas skandālā, un ja par to nepiemina neviena valsts amata persona, manuprāt, tas ir skandāls. Jā, tas, ka līdz tam, kamēr situācija nav skaidra, es pieļauju, esmu pārliecināts, ka Latvijas valstī vienkārši nav jāielaižās nekados darījumos. Pilnīgi skaidrs. Iedomājamies, kā, teiksim, tagad Gulbi kungu vai, teiksim, vai Vindas kungu, viņam būtu tāda paša situācija. Viņš, teiksim, būtu kukuļojis, nezinu, tur Aizberžana, Uzbekijā vai tur Nepālā vai vēl kaut kur. Ko mēs teiktu par šo situāciju? Mēs teiktu, ka tas ir starptautisks uzņēmums ar labu reputāciju, ar kuru jāstrādā. Tas vienkārši ir... Tā ir tāda, teiksim, es neesmu no tiem cilvēkiem, kas priecājas par to, ka kādam ir slikti. Jo tā ir traģēdija. Tā ir traģēdija Zviedrijā, jo tas ir skandāls, kas vienkārši ir nenormāls traips reputācijā arī Zviedrijas valstī, par ko runā arī Transparency International. Kā Zviedru kompanijas vienkārši kupuļo ārpus savas valsts. Bet, un kā es pieminēju, tajā pašā Telijas Soners akcionāros, gan pa mazām daļām, bet tur ir pensiju fondi. Un problēmas, kas ir Telijas Sonerai, un faktiski tas rada problēmas arī droši vien Zviedrijas pensionāriem, tas nav nekas labs. Un tas ir, jā, es teiktu tā kā, saprotiet, man tas tik tiešām, šādi tā izskatās smieklīgi, šādi tāda sanikno, kad mums saka, redziet tāda kompanija, kur ir tāds izcils menedžments, kā viņi operē ar lietām visā pasaulē, kā viņiem ir labi sasniegumi. Manuprāt, tas vienkārši ir, es nezinu, vienkārši mūs baro ar meliem. Tā ir tā problēma. Mums baro meliem. Jeb ne. Jeb es kļūdos. Tad jūs prātās, ka 49%, kas labās kompānijās Latvijas miliem tiek iedēt Telijas Sonerai, tad kas ir viņiem būtu jānīgs iespējas piedēs šobrīd Telijas Sonerai? Viņi ir līdzīpašnieki kompānijām lielākajām. Par to, kas būtu jādara, man būtu jāuzrīko viena cita preskonferences. Par to, kas būtu jādara, es jau teicu, ka pirmkārtam būtu pilnīgi jāizpēta visi darījumi, kas ir noslēgti līdz šim, sakot ar pašu pirmo, tas augto privatizāciju. Man ir pārliecība, ka valsts īpašuma nodošana no vienai valstī otrai valstī nav privatizācija. Vienkārši nav privatizācija. Kur jūs redzējat privatizāciju, kur viena valsts otrai nodod daļas un to sauc par privatizāciju? Tas taču ir, es nezinu, kas tas tāds ir? Es uzskatu, ka jāskata viss kompleks, ir jāpagaut visi tie darījumi ar starpnieku firmām, kas bija tajā brīdī, kad tas notika pie pašas privatizācijas. Kas būtu jādara? Ja? Un būtu jāizmeklē pilnīgi visi gadījumi, kas ir noslēgti ar valsts. Latvijas valdība, BAMA. Un ir īpaši, ja mēs runājam par to, ka netiek izpildīt bāzes līgums par infrastruktūras uzbūvu visā Latvijā, runājot par lauku teritorijām, kas bija nosacījums monopolu saņemšanai. Šīs pamatnosacījums netika izpildīts, pēc tam tika noslēgts izlīgums, miera izlīgums. Mēs neviens nezinām, kas tur iekšā ir. Tie dokumenti noslēpinot. Sakiet lūdzu, kāpēc dokuments noslēpinot? Ja tur būtu visi skaisti un gludi, un nebūtu bīstams sabiedrībai to uzzināt, kāds to būtu slepinojis? Pat neiedomātos. Jo man bija pārliecība, ka Telijas Soneris ir normāls starptautisks uzņēmums, kas vienkārši neatbilst patiesībai. Jo tādā veidā ar mums runā
gan valdības pārstāvi, gan eksperti un tā tālāk. Un ja jūs uztaisiet content analīzi, kas ir, teiksim, pēdējā laikā, diskusijas, sarunas, ekspertu viedokļi, protams, ka izdevīgi uzņēmumus apvienot, un galvenais arguments kāds, es atvainojos, tas ir tāds jau, es negribētu, vai tas būtu galvenais temats, ka galvenais arguments ir tāds, jūs ziniet, vērtība krīt, telekomunikācijas uzņēmuma vērtība krīt, jā, ātri jāpārdod, ātri Zviedriem, kamēr Zviedri neko nesaprot, jo Zviedri pilnīgi neko nesaprot. Mums ātri, mūsu kramus, kur nevienam nav vajadzīgi, ir jāiegūž Zviedriem, lai viņi tik nopērk, lai mums vienkārši atbrīvoties no tā. Tagad, ja mēs apskatāmies no šo pašu situāciju no Zviedrijas puses, man šķiet, ka jā, tik tiešām tie mūsu uzņēmumi ir tik slikti, un ja vērtība krīt, tad jebkura loģiska darbība no Zviedrijas puses būtu kāda. Pagaidīt pāris gadus, to mūsu kramu pēdiņas cena nokrist zemē un tādu pirkt, būtu krietni izdevīgāk. Šeit nav nekādas loģikas. Es gribu atgriezties pie paša pirmā teikuma. Ir procesi, kas notiek tagad un kuros pietiekam daudz divainību. Ir procesi, no kuriem loģikas trūkums un meloplūdi konkurē tikai ar to slepenību. Tie ir valsts īpašuma izpārdošanas procesi. Paldies par uzmanību. Kurš bija tas par vadības? Nē, Kad teici jāsteidz, Jā. es teicu jāpārdod. Jā, Ne tikai cena cukurs, un ne viss. tikai, jā. Cena tirgus kritīsies, jūs ziniet to storiju, jā? Atbrauc daņi. Vienkārši tas neatiecas uz šo tēmu, bet tie, kas varbūt pazīst, viņi zina šo tēmu. Tā tēma bija. Mēs atteicamies vispār no veselas nozars, atbrauc daņi zina, viņi teica, cukuru cena kritīsies. Kritīsies uz 50%. Visa nozara mums būs nerentābā. Mēs teica, ko darīt? Labi, iedosim drusciņu naudas. Aiziet uz veikalu, tagad salīdziniet cenas un apskatieties uz tā, kas ir ražotais. Dānu cukeri. Jā, Kučinskis Māris. Laik pa laikam pasaka, ka viņš uzskata, ka ir jābūt Latvijas interesēm prioritārai. Man vismaz pagaidām ir pietiekami, nav nekāda pamata, teiksim, tam neticēt. Es uzskatu, ka man ir pietiekami lielas cerības uz to, ka Māris Kučinskis, ka premjers varētu pavirzīt Latvijas attīstību, valsts pārvaldi uz Latvijas nacionālā interešu aizstāvību. Man tādas cerības ir. Jautājums, vai pietiks spēka un pietiks atbalsta? Ja atbalstīs sabiedrību un ja atbalstīs mediju, tad es uzskatu, ka tas ir pat reāli. Neskatoties uz visām valdības sastāvām. Un vēlreiz gribu atvainoties par техническом. Диemžēl. По-русски можно пару слов? Легко. Tā, lūdzu, atķēt to savu Lūdzu, saraksts visu ēpastus, kur Es jau vai vienkārši. Ну, может, главный месседж сегодняшнего нашего сообщения. Главный месседж сегодняшнего сообщения в том, что в данный момент в государстве происходит непрозрачный, скрытый процесс, который связан с распродажей, скажем так, государственного имущества. Я имею в виду именно отрасль телекоммуникаций, я имею в виду
лидеров ЛМТ и Валтелеком. К сожалению, нас кормят информацией, которая по сути является недостоверной, я бы даже сказал бы просто лживой. Процесс выдается за окончание приватизации, хотя власти пытаются продать шведскому правительству, и это не является приватизацией. И второй пункт заключается в том, что нам говорят о том, что Telia Sonera – это серьезное международное предприятие с замечательной репутацией. Это неправда. Уже несколько лет длится огромный коррупционный скандал. Это скандал давания взяток и отмывка денег. Этот скандал расследуется в Соединенных Штатах, Департамент юстиции и комиссия по ценным бумагам биржи в Голландии, в Швейцарии, в Швеции. Он связан с большим количеством эпизодов как в бывших советских республиках, так и в других странах. Сумма, о которой идет речь, взяток, она исчисляется миллиардами, даже не сотнями миллионов, а миллиардами. Бывший следователь сказал, то, что я показывал в материале, что это точно самый крупный коррупционный скандал в истории Швеции, и что, вероятно, это может быть самый крупный скандал даже в истории Европы. На мой взгляд, категорически сотрудничество или продажа в этом контексте долей латвийской телекоммуникационной отрасли просто это нельзя помыслить, чтобы что-то подобное делать. И, на мой взгляд, необходимо провести очень тщательное расследование всех тех дел и всех тех договоров и сделок, которые это предприятие, которое является рассадником коррупции, как было сказано Блумбергом на телеканале Bloomberg, что в каждом рынке, где оно участвует, в Центральной Азии, там в каждом рынке свое дело по коррупции, что я считаю, что должно быть расследовано. В том числе расследовано особенно тот договор, который избавил Telia Sonera или, скажем, организации, которые этим связаны, от той проблемы, что предприятие не выполнило свое главное обязательство в момент приватизации. Как вы знаете, приватизация и монополия была отдана только потому, что они обещали создать инфраструктуру в селе, что до конца не было выполнено. И потом заключено было секретное соглашение с латвийским правительством, которое уже, по-моему, 2 раза продлевалось его секретность. На мой взгляд, в ситуации беспрецедентного объема коррупции любые секретные сделки с этим предприятием абсолютно недопустимы. И это точно не в интересах Латвийской республики. Ну, в общем-то, ведь хорошо, речь о деятельности в Узбекистане, Таджикистане, бывших Советских Республик. Она достаточно все-таки отражена, и достаточно заглянуть на дипломатическую страницу. Есть вся информация. То есть это же не сенсация? Нет, понимаете, в чем дело? Дело в том, что сенсация это в чем? Сенсация заключается в том, что если бы директор агентства приватизации или министр экономики вышел и сказал: вы знаете, мы предлагаем доли продать предприятию, которое государственное, абсолютно коррупционное. Да? И мы считаем, что это очень правильный шаг. Мне кажется, что это просто смешно. То есть вещи должны быть расследованы до конца. В любом случае, до окончания следствия каких-то сделок с этим предприятием, я считаю, что просто это недопустимо. Понимаете? То есть, понимаете, какая ситуация? Проанализируйте медиа за 2 месяца. Идея о том, что нам нужно наши государственные доли продать замечательному предприятию с прекрасной репутацией Telia Sonera, ну это же неправда. Это просто замыливание мозгов. Слишком эмоционально. Нет, спасибо. Спасибо.
Nu ir durē? Dara neuksis Latvijā. Kur tur? Mēs varam turēt? Nē, vienalga. Šeit ir. Es domāju, ka ne.